Noslēgušies tilta pār Narūtas upi rekonstrukcijas darbi, salīdzinot ar veco tiltu, kurš bija būvēts pagājušā gadsimta pēckara periodā. Tam ieviestas vairākas izmaiņas, lai uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību. Mums ir uztaisīta pilnīga tilta rekonstrukcija. Attiecīgi tilts ir kļuvis nedaudz platāks. Braucamā daļa ir palikusi tāda pati. Tilts ir aprīkots ar gājēju celiņiem, tāpat ir barjeras, kuras paaugstina gājēju drošību tieši uz tilta. Sijā tilta amatpersonas norādīja, ka tilta renovācijas darbi veikti saskaņā ar projektu un visi projekta autora izvirzītie mērķi tikuši sasniegti. Pašai esam ļoti gandarīti par rezultātu, jo viss ir sanācis tā, kā bija iecerēts. Mazliet, protams, tika iekavēts termiņš par 1 nedēļu, bet tas sanāca lielākoties dēļ sliktiem laika apstākļiem un izmaiņām projektā. Tika veikts arī dažas projekta izmaiņas, kas arī it kā prasītu to papildus laiku, bet būvnieks tika galā laikā un veica darbus arī atbilstošā kvalitātē. Diemžēl sakarā ar neparedzētiem apstākļiem tilta konstrukciju nācās izmainīt vairāk nekā bija plānots. Tādēļ gājēju ceļš finansiālu apsvērumu dēļ nevarēja tikt izbūvēts tilta abās pusēs. Tika pieņemts lēmums, ka vismaz jāuztais vienā pusē gāja ietve, un otrā pusē tika atlikts uz otro kārtu. Tiks rakstīts droši vien atkal projekts vai turpināts finansējuma iegūšana, un es domāju, ka darbi tiks turpināti. Tilta renovācijas beigas ar nepacietību gaidīja autovadītāji, kuriem darbu laikā nācās izmantot 4 km garo apvedceļu, kurš stāvo pacēlumu un aso līkumu dēļ sliktos laika apstākļos kļuva visai bīstams. Autovadītāji, protams, arī novērtēs šo tiltu, jo tagad šeit ir daudz drošāka braukšana pa kvalitatīvu jaunu uzlietu asfaltu. Tāpat nav jābaidās, ka var kāds gājējs vai kāds bērns izskriet uz ceļa braucamās daļas. Satiksme pār tiltu atklāta pilnībā un uz apbraucamā ceļa atjaunoti iepriekšējie satiksmes ierobežojumi. Dagdas novada ceļu meistars norādīja, ka arī apbraucamo ceļu plānot savest kārtībā, jo tas šo 3 mēnešu laikā pamatīgi izdangāts. Visa satiksmes kustība tiek atklāta tā, kā bija līdz šim, pa Daugavpils ielu, pa jauno tiltu. Bet uz apbraucamā ceļa, tātad sākot ar šodienu, tiek atjaunotas 7 tonu kravas automašīnu kustību ierobežojums. Tātad šis ceļš tiks izmantots vieglā transporta un kravas automašīnu līdz 7 tonnām kustībai. Gribu pateikties visiem iedzīvotājiem par iecietību, par sapratni. Principā nebija nekādu lielu pārkāpumu. Protams, bija daži cilvēki, kuri mēģināja tikt pāri, bet tas jau ir cilvēku dabā, meklēt to īsāko posmu un ceļa gabalu. Daumans Smēļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Vasarā Lielas novada teritorijas aizauga ar latvāņiem, kuru ar katru gadu kļūst ar vien vairāk. Ezernieku pagastā latvāņu populācija pēdējos gados nepārtraukti pieaug, un cīņa ar tiem tiek zaudēta. Lielā mērā tāpēc, ka daudzas zemes tiek pārdotas, un privāti īpašnieki nereti atstāja tās nekoptas. Tur, kur ir mūsu cilvēkiem, kam ir vajadzīgi tie lauki, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, viņi tiek galā ar latvāņiem, un to latvāņu nav. Bet tās zemes, kuras ir
ir privāti īpašums un kur īpašnieki neatrodas uz vietas, tur, protams, viņi audzē latvāņus, acīm redzot, viņi gūst kādu labumu no tā. Ezernieku pagasta centrā augošos latvāņus strādnieki pļauj riskapti, jo tā visefektīvāk var izvairīties no saskarsmes ar latvāņu sulu. Tomēr tikai ar pļaušanu šo invazīvo augu uzveikt ir gandrīz neiespējami. Kuru reizi jau pļaujat latvāņus šogad? Šeit jau uz šito kalnu jau 4. reizi. Cik ātri viņi ataug? Nedēļa pusotras un atkal. Jāpļauj. Pļauj visur, tur pie ezera un tur. Visa Latgale jau ar šiem latājiem apaugusi līdz šie vitāji. Kur viņu tik nav. Ar pļaušanu nevar tikt galā, ir jāpielieto arī ķīmija, lai tiktu vaļā, jo ir atsevišķi gabali, kas aizauguši ar latvāņiem. Mēs jau 4 gadus pļaujam, pa 3-4 reizes gadā, un rezultāts faktiski nekāds. Asūnes pagastā agrāk latvāņu nav bijis vispār, tomēr tagad tie sākuši augt arī šeit, radot arvien lielāku cilvēku un galvenokārt bērnu risku saskarties ar bīstamu augu. Uz robežas ar Svariņu un Asūnes pagastu atrodas pašvaldības objekts, Kaitras ezera pludmale, un tā kā tas ir publisks objekts, tad mēs mēģinām apkarot latvāņus, bet ļoti strauji izplatās un burtiski iekaro pludmali. Pļaujam ļoti regulāri un, lai vismaz nebūtu tur tās latvāņu audzes un lai cilvēkiem nebūtu bīstami atrasties tajā vietā. Bīstamākais laiks, kad latvānis tiešām var nodarīt kaitējumu cilvēkam, ir tieši saulains laiks. Jo tā sula, kas nokļūst uz cilvēka ādas, viskaitīgākā un visspēcīga iedarbojas tieši saules staros. Vasaras mēnešos, atpūšoties pie dabas, jāizvairās no kontakta ar latvāni, jo bīstamākos apdegumus var gūt tieši auga veģetācijas periodā, kurš ilgst no jūnija līdz augustam. Saskaroties ar augu, var parādīties nespēks, slāpes no atūdeņošanās un diskomforta sajūta. Noteikti jāizslēdz atkārtota kontakta iespēja un jāveic pasākumi, lai ierobežotu apdeguma izraisītos bojājumus. Jāskalo ar ūdeni, zem tekošā ūdens, jāmazgā ar ziepēm, tad šo te vietu, ja tomēr būtu vēlams slēpt vismaz dienas 3-4 no tiešiem saules stariem, jālieto vairāk ūdens, apdegumi varētu būt tādi paši, kā pieņemsim 1. un 3. pakāpes apdegumi. Šai gadījumā būtu vēlams vērsties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības. Apdegumus var iegūt arī netieši caur apģērbu vai tvaikiem, tāpēc dodoties apkarot latvāņu audzes, nepieciešams izvērtēt situāciju un ievērot darba drošību, velkot atbilstošu apģērbu un aizsargmasku, lai samazinātu iespēju saskarties ar indīgo latvāņu sulu. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. – 25. reizi Baltijā un 9. reizi Latvijā aizvadītajā nedēļā noritēja folkloras svētki Baltika 2012. Kā allaž, tas bija starptautisks festivāls, kas iesākās galvaspilsētā un turpinājās Latvijas novados. Katru gadu festivālam izvēlēta sava tēma. Šogad tā ir ceļš, kas katra kolektīva interpretācijā bija atainota visu svētku laikā. Dagdas novada kolektīvi Olūteņi un Sovaļnīgi festivāla novadu dienā piedalījās Cesvainē un Madonā. Kopā ar citiem kolektīviem no daudzām pasaules vietām Cesvainas pils pagalmā izdziedāja un izdejoja dažādus tematiskos ceļus. Raidījuma turpinājumā piedāvājam nelielu atskatu uz koncertu neorenesanses stila pils pakājē. Skaists vakars Cesvainas pilī un Baltika 2012 nāk pils pagalmā, un mēs sagaidām ar aplausiem pirmos dalībniekus. Mēs sveicam Olūteņus! Dagdas folkloras kopa Olūteņi jau 15 gadus nestautā sava novada. No paudzē krātās tautas tradīcijas. Atreižok sastus, komojo nosi, pasavieru atpajakai. Atreižok sastus, komojo nosi, pasavieru atpajakai. Atpasajā
kas Raudgaužai pakaļī. Jāpiebilst, ka Dagdas noda kolektīvi festivāla ietvaros svētdien sniedz arī koncertus Cesvainas pansionāta iemītniekiem un pirmdien uzstājās Madonas pilsētas ielās. Tuvojas Dagdas noda svētki Dagdai 20 nedēļas garumā no 22. līdz 28. jūlijam. Svētdiena 22. jūlijas garīguma diena notiks aizlūgumi Dagdas noda drauģu baznīcās. 15. svētā mise Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Aizlūgums par Dagdas novadu, arī novada karoga iesvētīšana. 16.30 Dagdas noda svētku atklāšana. Gājiens no baznīcas līdz Dagdas noda domei, arī svinīga karoga pacelšana mastā. Pirmdiena 23. jūlijas iepazīšanās diena. Visas dienas garumā notiks ekskursijas gida pavadībā pa Dagdas novadu. 19. Latvijas Valsts akadēmiskā kora Latvija koncerts Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Otrdiena 24. jūlijas vērtību diena. 11. literāro darbu un zīmējumu konkursa Es mīlu Dagdas novadu izstādes atklāšana Dagdas Tautas nama izstāžu zālē. No 13. Nacionālo bruņoto spēku defilē Dagdas centrālajā laukumā. 19. Andrupenes amatieru teātra komēdija Pārdotie svētki Dagdas centrālajā laukumā. No 20. līdz 23. muzeja nakts Dagdas centrālajā laukumā. Darbosies krodziņš, grāmatu tirdziņš, spēlēs 3 vīri laivā. No 23. līdz 1. naktī muzeja nakts Andrupenes lauku sētā, maizes cepšana un degustācija. Trešdiena 25. jūlijas paudžu diena. 10. Leļu teātra izrāde Anisa un viņas draugi pirmskolas izglītības iestādē Saulīte. 10. arī koncerts Dagdas vecajiem ļaudīm pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda. 11. rotaļu lāde pie Bērnu un jauniešu centra. 16. Jaunieša iniciatīvu centra atklāšana Parkas Šķērsielā. 17. Jauno talantu konkurss Zvaigžņu lietus Dagdā. 18.30 baikeru viesošanās Parkas Šķērsielā, bet 21. Dagdas parka estrādē diskotēka Putu ritmi. Ceturtdiena 26. jūlijas Veselības diena. 11. jubilejas skrējiens ar novada iestāžu organizāciju un biedrību piedalīšanos. 11. oriģinālāko peldrīgu konkursu Dagdas ezera jaunajā pludmalē. 14. Veselības dienas dalībnieku uzvarētāja apbalvošana jaunajā pludmalē. 16. strītbola un pludmales volejbola fināli. Piektdiena 27. jūlijas amatu diena. 10. gada tirgus ar novada folkloras kopu piedalīšanos, amatnieku darinājumu tirdziņš un ēdienu degustācijas. 19. Dagdas parka estrādē Laura Reinika koncerts Ieja 2 lati. Sestdiena 28. jūlijas goda un lepnuma diena. 12. zirgu rikšošanas sacensības Dagdas hipodromā, 19.30 svētku gājiens no Dagdas noda Tautas nama līdz Dagdas parka estrādē. 20. lielais svētku pasākums ar sabiedriski aktīvāko dagdāniešu godināšanu. 22. nakts balle spēlēs Juris un Jānis.